Klausies, draudze, šīs dienas lasījumu, kas būs arī sprediķa teksts, kas ir no Pāvila 2. vēstules korintiešiem 9. nodaļas, bet šis lasījums būs no jaunā tulkojuma. Tā, lai tā būtu jūsu labdarības, nevis izspiešanas zīme. Tad nu lūk, kas skopu sēj, skopu arī pļaus, un kas bagātīgi sēj, bagātīgi arī pļaus. Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūktinājumu vai nepieciešamības spiests. Priecīgi devē Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur, un jūs būtu pāri plūstoši dedzībā uz katru labu darbu. Kā ir rakstīts, viņš ir izšķērdīgs un apdāvināja nabagos. Viņa taisnīgums palika uz laikiem. Kas dala sēklu sējējam un dod maizi ēšanai, nodrošinās sēklu arī jums un to vairos un audzēs jūsu taisnīgumu ražu. Jūs tiekat darīti bagāti visā, lai jūsu bagātība izpaustos augstsirdībā, ko mēs vēršam par pateicību Dievam. Jo šis labprātīgais kalpošanas darbs ne tikai piepilda svēto vajadzības, bet vēl vairāk rada pārpilnību, jo tādēļ daudz pateicas Dievam. Āmen.